Sākam pēcspēles preses konferenci. RFS Maccabi kopā ar mums Viktors Moros, RFS galvenais treneris. Treneris, sākumā lūkšu jūsu domas par šo ļoti dramatisko spēli un pēdējo, kas bija šogad. Labvakar. Esmu ļoti priecīgs par to sniegumu, kuru parādīja mūsu komanda. Spēlētāji pirms mēneša jau beidzam čempionātu un sagatavojamies tik tiešām ļoti labi, ka varu teikt, ka pat neko neļaujam pretiniekam izveidot, izņemot tās divas standarta situācijas, bet bija daudz mums iespēju pat uzvarēt šo spēli, tāpēc nav nekāda sarūktinājuma. Esmu lepns ar to sniegumu, ar to kvalitāti, spēlējot ar bumbu, smaga laukuma pret ļoti stipru pretinieku. Esmu ļoti gandarīts par to, ka mēs esam tik laba līmeņa komanda, ka varam tik stipri spēlēt pret Izraēlas čempioniem. Pēc tikai to varu teikt. Jā, protams, varējām paņemt punktu šeit, bet nekādā gadījumā mēs nevainojam Jāni, jo tā gadas pirmkārt, otrkārt viņš šo sezonu izdarīja tik daudz laba mūsu komandai, ka neviens pat nedomā, ka kaut ko sliktu padomāt par viņu. Paldies viņam un visiem puišiem par šo brīnišķīgu sezonu un lieliski, ka parādot šādu futbolu, mēs pabeidzam sezonu. Jā, varējām paņemt punktu, varējām uzvarēt pat. Galvenais, ka mēs varam spēlēt labu futbolu šādos apstākļos. Tas tiešām esmu lepns. Lūdzu, jautājumu. Futbolistiem parunāja, saka, ka tu jau atvaļinājums, nav laika analizēt, nebūs arī tiešām nepieciešamības. Vai tu pats gremdēsies un skatīsies vēlreiz tos standartus, analizēsi, domās, vai arī jau pārslēgsies, jāuztais restarts? Jā, vispār neanalizēšu, varbūt paskatīšos maču tā, lai vēlreiz izbaudītu to, ko viņi parādīja, un tiešām ļoti labi sagatavojamies visas situācijas. Mēs ļoti labi lasījām, un tikai tā ar prieku paskatīšos šo spēli bez jebkādas analīzes. Cik liels prieks par Robertu Savaļnieku, kurš izmantoja savu iespēju, lai gan neizmantoja iepriekšējos mačos Eiropas līgā? Jā, tiešām liels prieks, jo Robertam Eirokausos grupu turnīrā bija daudz iespēju, un viņš šodien to izdarīja. Ļoti laba stila, kā mēs arī gribējam. Tas, protams, man ļoti patika un ļoti svarīga situācija. Tā nebija viegli tur iesiet, bet tas sitiens bija ļoti kvalitatīvs. Un arī piespēlē no Pāna. Pānam un Darko šodien īpašāka motivācija bija? Kā viņi paši to teica spēlēt Serbijā mājās? Es domāju, ka tas ir pašsaprotami. Bet, kā jūs redzēt, visi bija ļoti motivēti, visi jūta, ka var spēlēt labu futbolu. Protams, zinājām, ka Darko spēlēs un ka viņš atdos visus spēkus, lai šeit pastiprinātu spēli. Un arī Spānijā mēs redzējām, ka viņš jau tuvāk un tuvāk bija savai formai, nebija vēl gatavs spēlēt vairāk par 30 minūtēm, bet kopumā sapratam, ka tieši šeit, šajā stadionā, šajā pilsētā, viņš būs tās ļoti noderīgs mums, īpaši. Rašits piedzīvoja savainojumā pirmā puslaika beigās, pastāstīja, kas tur tieši ir, un vai tu mainīji viņu vienkārši, lai apdrošinātos, lai nebūtu vēl nopietnāks kaut kas, vai tur tiešām nevarēja viņš turpināt maču? Es vēl nezinu, cik nopietns ir savainojums. Vienkārši doktors teica, ka viņš nevarēs turpināt spēli. Tāpēc pagaidām neko vairāk nevaru teikt. Vai bija tomēr kaut kas nepatika līdz galam šajā mačā, izņemot rezultātu? Protams, vienmēr gribas uzvarēt, vienmēr tu
darīja visu, lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks, un mēs to darījām šodien. Tas nevaru teikt, ka man nepatika. Man patika, ka puiši cīnījās līdz galam. Mēs redzējām, ka pretinieks vilka laiku, ka mēs tādu spiedienu izdarījām. Domājam, ka bijām pārliecināti, ka būs iespēja, un tas, ka mēs to neizmantojam. Es negribu teikt, ka kaut kas man nepatika. Bija dažas taktiskas situācijas, nianses, kuras varēja būt labāk. Man liekas, ka pie rezultāta 1-1 kaut kādu laiku mēs turpinājām spēlēt tāpat agresīvi, bet kaut kādas pēc tam dažas minūtes ne līdz galam tā, kā mēs gribējām. Varbūt tāds periods bija nevisai tāds labs. Kopumā vienmēr ir kaut kādas lietas, kuras tu vari uzlabot, un kuras tu gribi, lai spēlētāji izdarītu pareizi, bet nav viegli. Mēs spēlējam pret lielisku komandu, it kā varbūt tagad sasniedzot dažus rezultātus, daudzi gaida no mums vairāk, bet ja tas ir labi, tas ir pareizi, un mēs uz to tēmējam, tikai pateicoties mūsu darbam tas notiek. Bet kopumā, ja tā padomāt, kur mēs esam, kur ir pretinieki, kāda ir ažiotāža gan mūsu valsts, gan tur, kā interese, kvalitāte. Ir daudzas lietas, ka it kā mēs tur, neviens mūs tur negaidīja, un šeit mēs varam pat konkurēt, un pat gribam rezultātus sasniegt. Tas, protams, ir lieliski. Šodienas mačs pēc apmeklējuma bija līdzvērtīgs tam, kas Latvijas futbola virslīgā notiek. Vai tas kaut kādā mērā palīdzēja, ietekmēja? Jā, jūtamies kā mājās. RFS līdzjūt arī palīdzēja? Protams, jā. Viņi ir atbraukuši šeit, tik kupla skaita, tas kaut kas neticams. Protams, vienmēr patīkami redzēt viņus katra visam spēlēm Eirokausos. Mums ir tā lielāka vai mazāka grupa, kura mūs atbalsta, un liels paldies viņam. Mēs vienmēr dzirdam viņus, viņu tas atbalsts ir ļoti svarīgs mums. Mēs augam, viņi aug, mēs kopā augam. Futbola gads galā varbūt ieskicē, kas tiks darīts, lai RFS būtu gatava spēlēm pret Ajaxu un Dinamo? Viss būs darīsim, tā gatavosimies. 2. janvārī jau būs pirmais treniņš kopējais. Līdz šim spēlētājiem būs mājas darbs, kuru viņam jāizpildē. To visu daram, lai sagatavotos čempionātam un lai tās spēles mums palīdzētu to izdarīt, jo būs lieliski pretinieki šodien mums. Paldies par šo gadu.